Jo mēs vairāk pārdosim Krievijai mantas, ko mēs šeit ražojam Latvijā, jo viņiem mazāk paliks nauda, lai viņi varētu finansēt karu. Nē, Krištopān kungs, matemātika ir pilnīgi cita. Jo mēs mazāk pārdosim mantas, kas viņiem ir vajadzīgas komfortam, alkohols, drēbes, vienalga, jebkas, kas viņiem ir vajadzīgs normālajai dzīvei, lai viņi varētu atļauties slaktēt ukraiņus katru dienu un neizjust nekādu diskomfortu. Ja mēs mazāk vai vispār neeksportētu neko, tas sarežģītu viņiem piekļuvu šīm precēm. Un tad viņas būtu spiesti meklēt un dabūt pa apkārtceļiem, kas ir dārgāk. Kas nozīmē nepieejamību šajām precēm un diskomforts, nozīmē cenu celšanos un vēl vairāk naudas izpumpēšanu no tā, lai viņiem būtu nauda karošanai. Tieši tāda ir pareizā loģika. Ja mēs turpinām nodrošināt viņiem komfortu, viņiem nav ne mazākā motivācija saprast vispār to, ka viņi dara nepareizi, ka viņi atbalsta Putina režīmu un Putins slaktē ukraiņus Ukrainā, un viņiem no tā dzīvē pilnīgi nekas nemainās. Viņi iziet ārā, spīd saule, viņi var nopirkt saldējumu, alkoholu, vispārējo, un viņiem dzīvē nekas nemainās.